Šodien es jums pastāstīšu, kā izvēlēties pareizu ķiveri, jo tam ir nozīme. Kas tad būtu jāņem vērā motobraucējam izvēloties ķiveri? Ķiveres ir vairāku veidu, tāpat kā motocikli ir dažāda tipa. Ķiveres var būt slēgtās, ķiveres var būt atvērtās, ir enduro ķiveres, ir krosa ķiveres, ir ķiveres, kam ir paceļamais zods, un ir tās augtās pušķiveres. Pirmkārt, izvēloties ķiveri ir nozīme tās svaram, jo ķiveri jūs liekat galvā un jūs to turēsiet ar saviem pleciem un kaklu. Jāsaprot to, ka jo vairāk un ātrāk jūs brauksiet ar motociklu, jo ir lielāka gaisa pretestība, vēja pretestība, un jo būs smagāka ķivere, jo vairāk nogurs jūsu kakls un pleci. Vēl, protams, ir jāņem vērā arī ķiveres polsterējums divu iemeslu dēļ. Viens no būtiskiem iemesliem ir troksnis. Tātad, jo labāka ķivere un labāks polsterējums, jo būs mazāks troksnis, jo troksnis jau pietiekoši veidojās gan no ātruma un no vēja pretestības un apkārtnes, bet, ja ir slikts polsterējums, tas padarīs ķiveri skaļāku. Otra lieta, polsterējumam obligāti ir jābūt izņemamam ārā. Ja šī ķivere ir veidota ar ielīmēto polsterējumu, kuru nevar izņemt, tad to ir ļoti grūti kopt un izmazgāt, un neatkarīgi no tā, vai jums ir mati vai nav mati, galva ķiverē svīst. Un vienā brīdī tas nebūs patīkamākais moments, ja jūs nevarēsiet to ķiveri izpakot un izmazgāt. Noteikti izvēloties ķiveri ir jāpievērš būtiska uzmanība ķiveres aizsargstīklam, kā piemēram šai ķiverei ir dubultais biezais aizsargstīkliņš, tāpat arī ir stikliņa fiksācija ar mēlīti dažādās pozīcijās, kas nodrošina to, ka pat ja jums ķiveres stikliņš ir atvērts, jūs to varat piefiksēt, un lielākā ātrumā nebūs tā, ka jūs paliekat ar ķiveri, kurai vairs stikliņa nav. Un tāpat šim stikliņam ir tāda funkcija kā pinlock plēve, kas ir vienkārši fantastiska lieta, lai jūs varētu izmantot ļoti labi un praktiski ķiveri gan vēsākā laikā, gan lietainā, gan miglainā, un nebūs tā, ka jums ir stikliņš jāslauka gan no ārpuses, gan no iekšpuses, jo jūs neko neredzat, un tas viss ir aizsvīdis. Tāpēc aizsargstiklam ir milzīga nozīme. Grūtāk ir ar gaišo stikliņu braukt saulainā laikā, un vēl jo būtiski, ja ir ļoti koši saulēkti un saulrieti. Jo tad jūs vienkārši kļūstat par ķīnieti, neko neredzat. Tāpēc es ieteiktu pievērst uzmanību tam, lai ķiverītē ir šāda lieta, kā iebūvētās saules brilles. Mūsdienās, protams, daudziem patīk būt zīmuļiem, arī man, un arī es esmu iekritusi uz to, ka ķiveri ir skaista un ar fantastiski superīgu spoguļu stikliņu. Tas ir forši tikai un vienīgi ideālās saulainās dienās. Bet, ja jums sanāk kādreiz aizbraukt uz laukiem pie vecmammas uz kartupeļu talku un jābrauc ar mocīti atpakaļ naktī, tad jūs noteikti būsiet vislēnākais braucējs ciematā un jūs nāksies iekabināties kādam aizmugurē, jo ar šo stikliņu lietu, miglā un tumsā redzamība ir gandrīz nekāda. Tāpēc pie šī ir jāpiedomā. Tāpat arī šāda veida aizsargstīkls prasa īpašas rūpes, jo tas ļoti ātri saskrāpējās un matējās, jātīra uzmanīgi, un noteikti es iesaku vienmēr šāda veida ķiverīti glabāt ķiverītes maisiņā, lai jūs vienkārši to stikliņu nesabojājat. Tā ka tikai zīmuļu pasākumiem saulainiem. Un noteikti par ķiveres aizsargfunkcijām un dažādiem ķiveru veidiem un citām superīgām lietām pastāstīšu tad, kad tiksimies kursos. Gaidu arī tevi!